Labdien! Mani sauc Evelīna Matīsa, es mācos Vijāna vidusskolā 7. B klasē. Un šodien es jums pastāstīšu latviešu tautas pasaku, kā nabags ticis pie naudas. Reiz dzīvojis bagāts vīrs un nabags, novārdzis vīralis. Bagātais nezinājis, kur naudu likt, bet nabagam gan bijis jādomā, kur ņemt, ko ēst. Beidzot, bagātais sev par izprieci un uzjautrināšanos izsludinājis meļus sacīkstes, apsolīdams dot pūru zelta tam, kurš šo pārspēšot melošanā. Protams, nabagam arī iepaticies nopelnīt pūru zelta, tāpēc viņš ieradies sacīkstē. Pienākusi nabaga kārta. Saules brāl, ko tu man teiksi? Jautājis bagātais. Labdien, kungs, atbildējis nabags un sācis savus melus. Es reiz mežā atradu egli, kurai čiekuru vietā auga lielas pupas. Tas varētu būt, atbildēja kungs. Es paņēmu vienu pupu, pārnesu mājās un iestādīju istabas galā. Un ko tu domā? Pupa tūlīt sāka augt. Un kā viņa auga, sprīdi minūtē. Tas varētu būt, atbildēja kungs. Es domāju, līdz sāku pa pupas zariem rapties uz augšu. Biju ticis jau gana augstu. Un te viens pupas zars nolūsa. Un es sāku krist. Tas pilnīgi varētu būt, atkal atbildēja bagātais. Es kritu, un droši vien tā arī būtu nosities. Neviens pat neuzzinātu. Ja vien es nebūtu uzkritis uz liela mākoņa. Tā arī es braucu kā lielais vīrs ar mākoņu. Ticu, atbildēja bagātais. Kad mākonis brauca garām debesu šķūnim, hops, es uzlicu uz jumta, izplēsu tam caurumu un ierāpos iekšā. Tam es arī ticu, atbildēja kungs. Tur iekšā es ieraudzīju visas zvaigznes, visus mēnešus, daudz. Jā, ticu, atbildēja bagātais, kuram nabaga melošana sākusi jau apnikt. Te es aizdomājos, kā tad man tikt atpakaļ uz zemes? Līdz izdomāju. Var taču sasiet visus mēnešus un zvaigznes garā virvē un nolaisties uz zemes. Domāts darīts. Sasēju mēnešus un zvaigznes virvē un rāpos lejā. Te pēkšņi labu gabalu no zemes virve aptrūka. Protams, tas stāstījums vēl garš, man nav daudz vaļas, jau sāka nepajokam dusmoties kungs. Bet ko tad? Nabagam arī jau sācis aptrūk, ko teikt. Tāpēc viņš spēris pēdējo trumpi vaļā. Es iešūpojos, iekritu lielā alā, un ko es tur redzu? Tur mans tēvs ar tavu tēvu cūkas ganīja. Bagātēm tas bija par daudz. Tādus zaimus par savu tēvu dzirdēt? Nē. Meli, tie ir tīrākie meli. Mans tēvs nekad nav cūkas ganījis. Un tavu tēvu pazinis ar nav, tie ir meli. Bet ko? Nabagam to vien arī vajadzēja. Viņš paņēma solīto pūru zelta un dzīvoja laimīgas dienas. Tagad es jums izstāstīšu vienu no manas mammas neveiksmīgākajām dienām. Viņai ļoti patīk visādi koncerti, teātri, tāpēc sev un savām draudzenēm viņa bija nopirkusi biļetes uz kādu pavasara koncertu martā. Pienācis marts, visas 3 draudzenes devās uz koncertu. Piebrauc pie kultūras nama, nevienas mašīnas. Vai tiešām neviens skatītājs nav atbraucis ar mašīnu? Labi, ejam tik iekšā. Pienāk pie durvīm, tās ciet. Mamma neko nesaprot. Paskatās biļetē, 7 vakarā, 8. marts, viss sakrīt. Biļeti sāk pētīt visas 3 draudzenes. Pēta, te pēkšņi viena sāk smieties. Tu taču paskaties uz gadu. Koncerts jau nav šogad, bet gan nākošgad. Labi, braucam arī nākošgad. Bet tagad varētu iebraukt vienā mājīgā kafejnīcā.
Uzdzert kafiju, paēst tortīti par godu mūsu pārpratumam. Labi, aizbrauc uz kafejnīcu. Atkal nevienas mašīnas. Labi, ejam tik iekšā. Pienāk pie durvīm un redz zīmīti. Slēgts. Nu, mammai vispār vairs nav smieklīgi. Aizved draudzenes uz mājām un pati brauc uz mājām. Ieslēdz mīļāko seriālu un plāno dzert kafiju. Atnāk uz virtuvi. Un kā jūs domājat, ko viņa konstatē? Mājās ir beigušās kafijas pupiņas. Laikam tā bija tā diena, kad jādzertēja. Nu, beidzot es jums pastāstīšu anekdoti par kādu kungu, kurš gribēja nopirkt pili. Atbrauc apskatīt pili, kopā ar pārvaldnieku izsteigā visu teritoriju. Nu, atmosfēra tīri neko, man patīk. Jā, man arī viss patīk, saka pārvaldnieks. Taču esmu dzirdējis, ka pilī spokojoties. Vai tā ir taisnība? Neveikli jautā kungs. Nezinu, dzīvoju šeit jau 600 gadus. Ne par kādiem spokiem nesmu dzirdējis, atbildēja pārvaldnieks. Paldies jums visiem par uzmanību.